Aprit 3 gadi kopš Krievijas federācija sāka šo nežēlīgo pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Pirms 3 gadiem Krievijas tanki Ukraiņiem atnesa nežēlīgas ciešanas. Tās turpinās arī šeit, Donetskas apgabalā, kur frontē norit smagākās kaujas. Kur Krievijas armija ar aviāciju, artilēriju, droniem katru dienu turpina nogalināt Ukrainas civiliedzīvotājus un postīt pilsētu pēc pilsētas. Bet Ukraina bijusi lieciniece arī milzu solidaritātei. Šie 3 gadi ir parādījuši, ka Ukraina ne tikai grib, bet arī spēj aizstāvēt savu zemi. Šie 3 gadi ir parādījuši, ka pleca sajūtai un atbalstam ir spēks. Tas ir vienojis Ukrainu, tas ir vienojis mūs, un šo vienotību mēs nedrīkstam pazaudēt. Tūkstošiem cilvēku šajos gados arī Latvijā ir atdevuši savas sirdis, laiku, darbu, lai palīdzētu Ukraiņiem noturēties. Un mums tas ir jāturpina, jo īpaši šobrīd, kad visa nākotne ir tik ļoti neskaidra. Katrs palīdzības žests, katrs, kurš organizē Ukraiņiem atbalstu Latvijā vai atved šeit uz fronti automašīnas, dronus vai jebkādu citu palīdzību, pat vismazāko. Tā ir milzīga un sirsnīga pateicība un paldies ik katram, kurš devis savu ieguldījumu, lai stiprinātu Ukraiņu spēkus cīņā pret iebrucēju. Ukraina to zina, un Ukraina to neaizmirsīs. Kopā mums jābūt līdz uzvarai. Līdz tādai uzvarai, kādu Ukraina un Ukrainas tauta ir pelnījusi. Ukraina tam tic, Ukraina to neaizmirsīs. Slava Ukrainai! Dievs svētī Latviju!